Tātad tauta Latvijā, sveitītu dienu visiem. Nu, re, kur mums ir brankās EI dārzi. Ja? Mans jaunības dienu kaimiņš čoms Edgars Indriksons. Reku no EI dārzi. Lūk, šodien reku sapirku un taisu savā šitajā landschaftnī dizain un taisu baigo rekur, lai būtu kadiķīši un kas tur zemā spriedītes, rekur, ja, lai visu ziemu būtu zaļš. Uztaisīju no pamatu blokiem baigo šito te te viss vēl tiks apbērts ar zemi un neviens nesapratīs, ka te no blokiem ir, un reku jau pa vilsu ir mulča, jeb šitā te šķelda. Vot šodien taisu, rekā smuki uzlaboju, kamēr mani šitie neviens negrib pirkt īpašumu, nepavelti neņem pat, tad es pagaidām neko negribu, es uzlaboju priekš sevīm, ja, tā kā, lūk, šitien te būs tāds baigais kalniņš, baigais valnītis, tur tālu projām ies, un viss, redziet, no zemes, vismaz kādu gandrīz jau metru ir un veidojās uzbērums, reku, te ir Melnzemes frakcija, gaidu traktoru, viss tā kā taisu te tādu baigo, te atkal tāds kritumiņš būs tā pāries, tāds slīpumiņš, un rekur bētras ar burtu baiba, ja. Pirmais burts ir baiba, otrais ir garais bētras, nevis vētras, bet bētras. Reku Garozā ir strādu audzētava, pareklamēšu kaimiņu, šodien nopārdeva man 2 eiro pa katru no aliča, es jau krieviski uztaisīju video, kamēr nepērk, izdomāju stādīt. Redziet, šeit ir tā kā pa teritorijas to, ar kaimiņu, ja, ko atdalās, ko aiziet tūjiņas, kas tādas brūnas ir, tur visādas, neatceros, senukaja. Jā, šitās ir senukaja tūjas. 2-3 gadu apakaļ, kā nopirku, nezinu, dzīvos, neizdzīvos. Pagājuši gadu bija viss muki zaļš, šo pavasarī šitāds, redzēs. Bet tālāk nolēmu tad turpināt ne ar tūjām, jo tūjas tur arī maksā naudu, daudz viņas vajag, bieži cieši. Tūjas tur nenopirksi pa 2 eiro. Rekur 2 eiro aliča ar asiem šitiem, ja, metrīga, apmēram metru gara, un reku jau sastādīju, ja, reku jau ir jau akal šķelda, jeb mulča apkārt, lai neizgaro mitrums, ja. Vot reku nopirku 11 gabalas, rekā smuki, aiziesim parādīšu asi dzeloģi, pēc gada 2 šeit viss sakuplos, ja, viens pie otra pieies nepilnu metru stādīju, lai nevar izlausties cauri, kā mums kādreiz šitā te teica, atcerieties, Latvijā taču bija tā tur, viņa bļāva tas fašizm не пройдет, kā bija tā, aizmirsu jau, Ždanoka, bļāva, fašizm не пройдет. Tā man šeit, es šodien, ka pirku, uzreiz atcerēju Ždanoku, jo te, ka šeit tās aličas visas sajies kopā, baigie dzeloņi, tad man te сосед не пройдет, никто не пройдет, ja, никакая сволочь не пройдет, ja. Vot, tāpēc arī es nopirku, reku aličiņas, baigiet dzelonīši, viss tur či, jo man patīk, ka jau tādas, ka es pienāku man naba, jā, līdz manai nabai, es nezinu, cik man līdz nabai diezgan daudz, kādu metru točna. Lūk, tā kā tauta Latvijā, vot kaut kā tā, kamēr nepērk neviens manu īpašumu, kā es saku, pavelti neņem šobrīd 23. Labi, viss aizmirstam, neko neteicu. Pavelti negrib ņemt, tad tikmēr turpinu uzlabot stādu, tātad stādu audzētava bētras, un tur bija EI dārzi. Vot, 2 kantori, ko varu pareklamēt, bet, man, protams, neviens neko no viņiem nesamaksāja.